Vakar es biju fantastiskā konferencē un mums bija pitcha konkursa fināls. Un tur es uzzināju, ka? Es uzzināju, ka Latvijā ir fantastiski darītāji. Es to jau sen zināju, bet es zināju, ka ir lieliskas idejas un daudz atbalstītāju. Līdzdalība var būt superspēks, un mums katram ir iespēja piedalīties. Un līdzdalība ir? Līdzdalība ir darīt vairāk, darīt labāk un ne tikai sev. Regita, paldies. Ātrie jautājumi un atbildes ir veiksmīgi nokārtoti. Eksāmens ir. Gandrīz, jā. Bet lieliski, ka tu esi pievienojusies arī TSLV līdzdalības sarunām. Sapratu, ļoti interesanti tiešām vakar, ja mēs runājām par to, tu iesāki vakar, tu biji foršā konferencē, kur tu visu kaut ko uzzināji. Varbūt, ka tu vari mazliet pastāstīt, kas tad ir tas, ko tu uzzināji, kāpēc, tavuprāt, Latvijā dzīvo šie super foršie cilvēki? Manuprāt, tas temats, kas bija sociālā ekonomika, ir ļoti svarīgs. Tas ir kaut kas jauns, bet tajā pašā laikā tas vienmēr šeit ir bijis. Mēs runājam par visdažādākajām formām, veidiem un rāmjiem, kuri šobrīd Latvijā ir, bet sociālā ekonomika apvieno viņus visus. Un, man liekas, tas ir ļoti vērtīgi, ka mums beidzot ir tāds vienots koncepts, kā to nosaukt. Un otra lieta, kas arī sāk pamazām ritināties vaļā, un man pašai liekas ārkārtīgi interesanti, tas ir sociālās inovācijas, jeb kā mēs varam radīt jaunus risinājumus vecām problēmām. Un šie divi temati šobrīd ir tādi ļoti aktuāli un ir mūsu Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācijas redzeslokā. Un mēs kā organizācija arī var teikt, ka savā ziņā paplašinam to, ar ko mēs nodarbojamies caur šiem tematiem, bet, protams, mūsu fokus vēl vien paliek tā sociālā uzņēmējdarbība, jo tā ir mūsu sirdslieta, to mēs jau gandrīz 10 gadus aktīvi darbojamies, bet, protams, gan sociālās inovācijas, gan sociālā ekonomika ir ļoti cieši ar to saistīti. Jā, kā tev šķiet sociālā ekonomika un sociālā uzņēmējdarbība? Man šķiet, ka sociālā uzņēmējdarbība, bet tas ir tikai, tu varbūt vari pastāstīt, kā tev šķiet, tā nav jau tāda līdzdalība darbībā? Noteikti. Man liekas, sociālā uzņēmējdarbība tā ir tā visa būtība, ka mēs darām kaut ko vairāk un kaut kam lielāk. Tas galvenais mērķis ir atrisināt kaut kādu problēmu, darīt to, ko varbūt neviens negrib darīt, kur mēs redzam, ka nav pietiekami iesaiste no valsts, nav neviena, kurš tajā sektorā kaut ko būtu gatavs darīt. Tu nāc un izdari, un tu parādi to, ka tas ir iespējams. Un, man liekas, tas ir riktīgi forši, un tas ir tāds ļoti ilgtspējīgs līdzdalības veids, jo tas, ka tā ir uzņēmējdarbība, nodrošina to, ka tev ir ienākumi, tev ir regulāras iespējas darīt foršas lietas. Ja tev ir šie regulārie ienākumi no uzņēmējdarbības, tad tu arī lieliskas lietas vari darīt ilgtermiņā. Tas nav tikai mazs projekts, kuram beidzas nauda, beidzas projekts, tas nav kaut kāda maza iniciatīva, mazs pasākums, bet tev visu laiku ir tas finansējums, protams, kas tev arī pašam ir jānodrošina. Tas ir diezgan izaicinoši, tas nav nekas tā kā mega vienkāršs un tā, ka vienā dienā uztaisīju un viss sanāca. Bet tajā pašā laikā, ja izdodas atrast to maģiju, tad tā maģija arī var ilgtermiņā nodrošināt to, ka labie darbi nebeidzas. Es gribu pavaicāt, kas ir tā motivācija, ko tu redzi sociālajiem uzņēmējiem patiesībā darīt to savu uzņēmējdarbības lietu, jo es pieņemu, ka tās motivācijas ir dažādas. Es nevaru varu lietot vārdu motivācija, es daudz skaitlī, bet dažādu uzņēmēju, dažādu cilvēku motivāciju, bet ko tu varbūt esi redzējis tās kopīgās lietas? Jo ļoti bieži jau varbūt no malas skatoties, tā kā bizness ir bizness, ir kaut kāds viens veikals un otrs veikals, bet izrādās, ka viens, strādā pēc sociālas uzņēmējdarbības principiem un otrs vienkārši pelna naudu nākamajai, ceļojumam, jahtai vai, tas tādā foršā nozīmē. Varbūt, tu vari paraksturot tās motivācijas un vispār to ideju? Ļoti bieži tā motivācija ir personiskā pieredze.
kur mēs redzam, ka tas sociāla uzņēmuma dibinātājs, radītājs, dvēsele ir saskāries ar kādu izaicinājumu vai personīgo pieredzi. Un vienalga, tas var būt, tā var būt mamma, kam ir bērns ar invaliditāti, vai tas var būt jaunietis, kurš nav atradis vienkāršā veidā darbu vai kā savādāk. Un viņi sāredz caur to personīgo pieredzi to, ka viņi arī var būt daļa no risinājuma, nevis tikai būt daļa no problēmas. Un, manuprāt, tā personīgā pieredze ir ļoti tāds spēcīgs motivators. Un man liekas, ļoti bieži arī, ja mēs runājam par kopumā tādu iesaisti un līdzdarbošanos, tā personīgā pieredze, man liekas, ir tāds milzīgs tāds veicinātājs un virzītājs spēks, jo tā personīgā sāpe jau ir tāds ļoti labs dzinulis, ar ko mēs arī ejam uz priekšu. Un sociālā uzņēmējdarbība Latvijā, kā tu viņu noraksturot? Tas ir tā kā, no kurienes mēs nākam, uz kurienu mēs ejam un kur mēs pašlaik atrodamies? Mēs atrodamies tādā platō. Ir mirklis, kad ir uzrāviens, un šobrīd mēs esam tādā nostabilizēšanās posmā, kur mums ir tā kā kājas uz zemes. Mēs tā kā aptuveni saprotam, tā kā mēs esam vienojušies, par ko mēs vispār runājam. Un tagad ir tāds savā ziņā izšķirošais mirklis, kur tas tālāk aiziet un kā tas tālāk arī izveidojas. Jo sociāla uzņēmējdarbība jau kādu laiku ir Latvijā. Mēs jau kādu laiku par to arī gan runājam, gan mums ir arī tie darītāji, kuri atbilstoši šim konceptam arī rīkojas, darbojas. Mums ir juridiskais ietvers, tiesiskais ietvers, diezgan liels arī investīcijas bijušas, lai šī joma vispār pastāvētu. Un līdz ar to viss notiek. Un šobrīd jā, redzēsim, kāds būs nākotnē un kur mēs aiziesim ar šo visu. Un kādi ir tie scenāriji, uz kuriem var aiziet? Teiksim tā, tie scenāriji ir uz augšu, taisni vai uz leju. Tieši tā, bet tas viss ir atkarīgs no tā, vai mēs visi to gribam vai negribam. Vai mums to vispār vajag? Un mēs gribam? Mēs gribam, noteikti mēs gribam. Mums to vajag. Mums to noteikti vajag, jautājums, vai mēs to gribam. Jā, mums to vajag, vai mēs to gribam. Un mums to vajag, jo? Mums to vajag, jo tas ir ilgtermiņa risinājums. Tas ir ilgtermiņa risinājums, tas ir ilgtspējīgi, tas ir salīdzinoši vienkārši. Un man liekas, ieguva ir pilnīgi visi. Mums ir lieliska organizācija, kurā maksā nodokļus, kura risina problēmu un kura to pati grib izdarīt bez nekādiem ārējiem ierosinātājiem, spiedieniem un tā tālāk. Un man liekas, tas ir ideāls sadarbības partneris, jo viņš ir dzīvotspējīgs, tu viņam vari uzticēties un tu zini, ka viņš pēc gada arī tur būs. Par līdzdalību runājot. Līdzīgi sociāls uzņēmums mums vajag, līdzdalību mums vajag, mums to vajag, mēs to zinām, jo arī tieši tāpēc arī tu esi LV līdzdalības sarunas un faktiski neviens mūsu sarunu viesis vismaz nav teicis, ka līdzdalību nevajag, ja tur vairāk mēs runājam par tādiem izaicinājumiem, grūtībām, iespējams, kas ir jāpārvar, Bet kā tu šobrīd redzi, vai mēs gribam līdzdalību? Arī no savām pieredzēm, jo mēs zinām, ka tev arī pašai ir tādas individuālās dažādas līdzdalības pieredzes, ne tikai darbojoties sociālās uzņēmējdarbības asociācijā, bet arī tu pati, kā Regita, kā pilsonis, aktīvi darbojies dažādās kustībās. Varbūt vairāk par to var pastāstīt. Jā, līdzdalību mums vajag, un savukārt, vai mēs to gribam, ir ļoti labs jautājums, jo es ikdienā dzīvoju Rēzeknē, un es redzu, cik ļoti cilvēki var būt pasīvi, neaktīvi un nevēlēties iesaistīties jebkur, un tā pasivitāte ir tāda lipīga, ja mēs tā varam izteikties. Un manuprāt, pats trakākais ir tad, kad mēs zaudējam cerību. Jo, ja mēs zaudējam cerību, tad tas ir nulles punkts. Tur ir tikai uz leju no turienes, tā teikt. Un diemžēl arī runājot, ar vietvarām Latgalē, ar kaut kādu pierobežu un tā tālāk, es jūtu to ka tā ir tā iekšējā sajūta, ka viss par mums ir aizmirsuši, tā kā neviens par mums neinteresēs, mēs te izmirstam, mūsu tad drīz nebūs un tā tālāk. Un tad ir tādi pāris gaismas stariņi, kuri vēl turās tam pretī, bet jāsaka tā, ka tas ir ļoti sarežģīti. Mums ir jānovērtē pilnīgi katrs, kurš kaut ko fantastisku dara.
jo tas prasa ļoti daudz enerģijas, tas prasa ļoti daudz arī tādas motivācijas, jo arī mēs pirms pusotra gada izveidojām iniciatīvu, kuru sauc Nezināmā Rēzekne, un mums bija tāds milzīgs uzrāviens, un mēs sākām organizēt ekspedīcijas pa pilsētu, mēs sākām veidot lekcijas. Katru sestdienu mums bija lekcija, mums bija tā kā forša kopiena, kur tā kā taisīja kūkas, nāca kopā, mēs fantastiski pavadījām laiku. Un tad kaut kad šī gada sākumā mēs sapratām, ok, taisam biedrību, mēģinam kaut ko kopīgi darīt. Mēs izveidojām biedrību, jau pirmajās tādās tikšanās reizēs mēs sapratām, ka kurš tad būs valdē? Kurš tad kaut ko darīs? Un ka mēs sapratām vienu lietu, ka ir ļoti daudz cilvēku, kuri labprāt patērē, bet ir ļoti maz cilvēku, kuri grib aktīvi organizēt, veidot un darīt tos soļus, kas ir pirms patērēšanas. Un tad ir liels jautājums, kā mēs tos, kas aktīvi patērē, varam arī stiprināt un viņus arī iebīdīt tajā, ka viņi arī var būt līdzveidotāji. Un, lai kā mēs censtos, mēs esam sapratuši, ka tas ir ļoti sarežģīti. Un, protams, ka ir vienkārši teikt, ka visi nāksim kopā, forši darīsim lietas. Un jā, cilvēki nāk un bauda tos augļus, bet ne visi grib tā kā stādīt tos kokus, lai tie augļi varētu vispār izaugt. Teiksim tā. Un tie iedīgļi jau ir, bet tajā pašā laikā katram ir savas lietas, katram ir ģimene, hobiji, viss pārējais. Un šis ir tā kā vēl viens no pilieniem tajā jūrā, atbildība un visa pārējā. Un ikdienā taču ir vieglāk aiziet uz darbu un atnākt mājās. Nevis tā kā domāt par vēl kaut kādu organizāciju, ko mēs varētu izdarīt un kā to visu arī kopīgi veidot. Un līdz ar to mums tagad ir arī tāds plato vilšanās sajūta, ka bija taču tik forši un visi tik labi arī organizēja un piedāvāja un tā tālāk. Un tagad visi vienkārši ignorē un klusē un tik aktīvi neiesaistās. Un tad mēs saprotam, ka arī cik ilgi mēs tā vienkārši brīvprātīgi varēsim kurbulēt to visu, jo vienā mirklī saproti, ja tev nav to atbalstītāju un tā kodola, kas tev palīdzētu nostiprināties un turpināt to darīt, tas ir ļoti sarežģīti. Tad tas ir vienkārši laika jautājums, ka tas vienkārši beigsies, tāpēc ka apniks, tāpēc ka arī tam nebūs laika, enerģijas un tā tālāk. Un tāpēc, ka mums jau arī ir citas atbildības. Mums jau arī ir darbs, dzīve un hobija. Un līdz ar to tas līdzdalības stāsts ir sarežģīts. Tas prasa ne tikai iniciatīvu, bet tas prasa arī patiesībā pašu sarežģītāko, kas ir kā noturēt to iniciatīvu. Jo vienreiz mūžā uztaisīt pasākumu mēs katrs varam, bet vai mēs katrs varam noturēt to organizāciju, kura pēc tam spēja arī visu laiku darboties, tieši ilgtermiņā kļūt par tādu nozīmīgu spēlētāju, kurš var arī visu laiku turpināt dot un turpināt arī veidot to kaut kādu kodolu un spēku. Un, manuprāt, tieši tas arī ir iemesls, kāpēc mēs redzam, ka katru gadu mums tiek dibinātas entās biedrības nodibinājumi, organizācijas, kuras jau pēc pirmā gada vienkārši neiesniedz gada pārskatu un faktiski neeksistē. Un ir tādas pavisam tukšas organizācijas. Bet par tām tukšajām organizācijām mums jau arī tā organizācija ir tukša. Tāpēc, ka mēs sākām saprast, ka vajadzētu atvērt bankas kontu. Bet ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mums gadā vajag kaut kādus 70 eiro vienkārši tam, lai to bankas kontu uzturētu. Un tad ir jautājums, vai mums tiešām vajag to bankas kontu, vai mēs vienkārši varam līdzdarboties arī bez tā formālā organizācijas ietvaru. Jo mēs jau tāpat visi to darām brīvprātīgi, bez maksas, un mums nevajag arī to starpnieku. Un atsaucoties to, tad arī mums arī ir pieņemta pētījuma, nezinu, ka Latgalē nav organizāciju. Pilsoniskā sabiedrība ir vispār neaktīva, bezaktīva, neeksistē un tā tālāk. Bet es redzu, ka ir tie cilvēki, viņi dara foršas lietas, bet viņi to varbūt vienkārši nedara caur to biedrības formātu, bet viņiem vienkārši ir kaut kādas savstarpējās attiecības, miedarbības, pasākumi, aktivitātes, līdzdarbība, kur arī citi iesaistās. Līdz ar to tā ir vienkārši cita veida līdzdarbība, tā ir arī cita veida iesaistīšanās. Un, protams, tad ir jautājums, kā mēs to varam saprast, kā mēs to varam identificēt un kā mēs ar to varam strādāt. Regita, es domāju, tev pilnīgi taisnība, jo arī hakatonā, ko organizēja biedrība Next kopā ar Latvijas lauku forumu, kurā arī tu piedalījies kā mentori, liels paldies tev, bija ļoti liela atsaucība tieši no Latgales kopienām un tādām, ne tikai viedo ciemu kustībām, bet vispār no vietējām kopienām, kuras gribēja kaut ko darīt.
Bet es gribētu, varbūt, man liekas, tur ļoti daudz īstenībā tādus aspektus un stīgas, ja tajā skaitā jūtīgās, man liekas, tu aizskāri šajā runā. Tur fantastiski, tur tāds ļoti, ļoti daudzslāņains, manuprāt, izveidojās tas stāsts. Bet atgriežoties pie tā, ko tu teici sākumā, kad cilvēki un kopienas jūtas nesadzirdēti, tā kā it kā, neviens par mums neinteresējās un mums te ir tā kā mazliet aizmirsuši, jā, varbūt tā sajūta. Kas ir tas atbalsts, kas šīm kopienām, tavuprāt, ir vajadzīgs? Kas tas ir? Vai tas ir tā kā kaut kāds diploms, paslavēšana, es nezinu, vizīte, saruna, vai varbūt tas ir vai tā ir nauda fiziski, kas ir vajadzīga, pieņemsim, aktivitātēm, bet kā tu redzi, kas ir tā pirmā palīdzības paka, ko tagad mums varbūt tiešām kā sabiedrībai jādomā par to un būtu jāsapako un tagad jāsūta? Zin kā, vieglāk atbildi vienmēr ir nauda. Bet, manuprāt, nauda vispār nekad nav risinājums. Tāpēc, ka mēs redzam, cik daudz naudas jau ir iepumpēts, tā teikt, un tā kā aptuveni iedots. Un tas, man liekas, tas arī bieži vien arī ir vieglākais risinājums. Kur jums naudu, dariet, ko jūs gribat. Jā. Un tad mēs arī redzam, ka tā nauda netiek arī investēta cilvēkos. Arī Latvijā mēs redzam, ka mēs būvējam ceļus, skolas, kuras tūlīt aizvērsim un visu pārējo, bet mēs īsti neieguldam tajos pašos cilvēkos, lai viņi spētu arī uz vietas kaut ko darīt bez finansējuma. Un, manuprāt, tas ir tāds lielākais izaicinājums. Un patiesībā tā vajadzība ir pēc tāda mazā finansējuma. Tieši tā, lai, kā tu redzēji arī tie līdzdalības hackathonā, vai ne? Lai uzliktu to soliņu, lai vienkārši būtu vieta, kur satikties, lai būtu vieta, kur kopā kaut ko darīt. Tādas visam mazītiņas lietiņas. Man liekas, ja mēs katrs par 10 eiro iedot, to visu varētu izdarīt. Visas tās idejas varētu īstenot. Bet, manuprāt, tas, kas ir nepieciešams, ir, protams, arī tā klātesamība reģionā. Un pirms gada es tieši domāju, ka tādas, kad tad visi pēdējo reizi ir bijuši Latgalē. Un tagad pēdējā gada laikā, man liekas, visi ir bijuši Latgalē. Un jau ir par daudz, un ir tā sajūta, ka kārtējie rīdzinieki atbrauc stāstīt, kā mums ir jādara lietas un cik pie mums ir slikti un tā tālāk. Un tad ir tāda, man liekas, ik pa laikam ir tāda pārākuma sajūta, ka tie Latgalē jau nesaprot, kā ir jādara, vai viņi jau nemāk dzīvot aptuveni, un tad atbrauc tādi, visi vizītēs un stāsta, tev vajag Latgales glābšanas plānu, un tev vajag tur, visas organizācijas un vēl kaut ko, un ir tāds, sveiki, mēs te dzīvojam vispār, un varbūt uzklausīsiet arī mūs, kas īsti ir nepieciešams, un tā pārākuma sajūta ir ļoti daudzās jomās un diezgan tāda jūtama. Līdz ar to es domāju, ka viennozīmīgi ir nepieciešama arī tāda ieklausīšanās vietējos iedzīvotājos, vienkārši arī saruna, jo, diemžēl arī bieži vien nav sarunas arī starp vienkārši vietējo varu un iedzīvotājiem. Un savukārt, ja mēs runājam par tādām varas attiecībām, ļoti bieži tās ir tādas pietiekami tādas konservatīvas ilgtermiņa, kas tur jau ir bijušas visu mūžību, tā teikt, un viņi arī nesaredz kaut kādas tās jaunās iniciatīvas un negrib arī viņas redzēt. Un tad ir jautājums, vai mēs kā valsts varam ieraudzīt šīs iniciatīvas, palīdzēt viņām būt stiprākām, attīstīties, izaugt un kļūt arī par tādiem būtiskiem spēlētājiem, kurus vienkārši nevar ignorēt, kur tu nevari pateikt, ka viņi neeksistē. Bet es teiktu, ka tās idejas ir. Mums arī tam pitch konkursam tam labam būs augt. Bija ļoti daudz patiesībā pieteikumu no Latgales. Mums arī pusfinālā bija ideja gan no Ludzas, gan no Līvāniem, gan no daudz kuriem citurienes. Arī finālistos bija no Līvāniem ļoti forša iniciatīva. Līdz ar to, kā tu arī saki, tā iniciatīva jau tur ir. Jautājums, kurš to ierauga un kurš palīdz viņai nostiprināties un arī palīdz tajā ceļā, kā izaugt un kā arī attīstīties un noturēties. Un, man liekas, tas ir par tādu līdzgaitniecību un nevis tā kā vienreiz atbraucām, pamājām ar rociņu un aizbraucām projām. Forši, protams, kā atbraucāt, jā, bet varbūt jūs arī paliksiet ilgāk un tomēr ieraudzīsiet, kā tad šeit ir dzīvot un ko tas īsti nozīmē. Bet tas nav viss tik negatīvi, kā to bieži vien arī krāso. Es arvien vairāk redzu foršus, jaunus, atraktīvus cilvēkus, kuri izvēlas arī
palikt Latgalē, kuri izvēlas pārvākties uz Latgali, kuri pērk īpašumu, veido ģimeni, dzīvi, tie skaitā arī nenormāli daudz ārzemnieku, kuri arī ir ieprecējušies Latgalē un attālos lauku reģionos ļoti labi veido savu dzīves telpu. Un tad ir jautājums, kā mēs varam šo jauno enerģiju arī izmantot savā labā un kā mēs varam arī izmantot šos cilvēkus, viņu kapacitāti, viņu stiprās puses, lai viņi arī dod tam reģionam, lai viņi arī spēj to reģionu arī stiprināt un arī palīdzēt tam augt un nākt kopā un darīt arī kopā. Regita, es kā kurzemniece uzņemos atbildību par saviem vārdiem, un es tev saku, arī Kurzemē vāra nav klātesoša. Iedzīvotājiem, diemžēl šobrīd situācija ir tāda. Es atbildu šobrīd par saviem vārdiem. Uzņemos atbildību. Jā. Tā kā tas acīm redzot, protams, ka Latgala vienmēr kaut kādā ziņā ir īpašs reģions. Ja? Tā pašā laikā es gribu teikt, ka šobrīd tajā ziņā tiešām iespējams tā atšķirība nemaz nav tik liela. Ja? Ka Latgalē nav klātesoši, un arī Kurzemē nav klātesoši. Tas ir kaut kāds vispārējs tāds neklātesamības mirklis, jā, kur varbūt tiešām gudrie izbrauc un pamāc, kā jādzīvo, un tad, kā teikt, ieziemieši mēģina tikt līdz kaut kādām formulām. Bet jautājums, ko mēs ar to varam darīt? Un kā mēs varam uz šo reaģēt? Tāpēc, ka tieši tā, es jūtu, ka ir tā iedzīvotāju tāda gan pasivitāte, gan cerības zušana, gan tāda vispār, kad es domāju par savu 2024. gadu, es to definēju kā eksistenciālā trauksme. Un to eksistenciālo trauksmi es jūtu visapkārt, tādu vienkārši padošanos, un aptuveni draugi nav labi. Tāpēc, ka visi ir mazlietiņ noguruši. Mēs vēl vien jūtam Covid sekas, kara sekas. Viss tas, kas mums ir nācis pāri, ir ļoti smagi. Un manuprāt, tas, kā mums šobrīd trūkst, ir tas gaisma tuneļa galā un gaišā nākotne. Man liekas, mēs kopīgi neesam sapratuši, uz ko mēs gribam iet un uz ko tad mēs ejam. Un tas nav par naudu. Mums ir nauda. Es negribu teikt, ka naudas ir vairāk kā jebkad, bet mums ir, viss ir iespējams, bet tajā pašā laikā, manuprāt, mēs esam šobrīd tādā izšķīduši kaut kādās, dažreiz pilnīgi bezjēdzīgās diskusijās, agresijās, strīdos. Un man liekas, visiem ir tā kaut kāda nenormālākā tā iekšējā trauksme un nespēja arī vienkārši nostāties uz abām kājām un pateikt, bet viss mums ir. Bet īstenībā mēs tik labi dzīvojam, kā nekad. Mums viss ir fantastiski. Bet, man liekas, mēs bieži vien netiekam gan emocionāli, gan, ja mēs runājam par mentālo veselību, gan, ja mēs runājam par vispār jauniešiem. Tie arī tie cipari pēdējie, kas izskan, tas ir trauksmaini. Un tad ir jautājums, kas notiek? Kas notiek? Es vienkārši tikko iedomājos, bet tā citreiz ir, ka arī kaut kāda, piemēram, ģimenē notiek kaut kāda krīze. Ja? Tas jau ir, ne jau mēs tagad apsēdīsimies, mēs mierīgi saprotam, mēs esam krīzes stāvoklī, reku mums ir jātiek, tur ir mūsu mērķis tā, jo visi psiho, visi jādās, visi ķer kaut ko grūž, katram, ka mēģina kaut ko dabūt ārā, kaut kādu savu variantu. Iespējams, mēs šobrīd esam šajā posmā, to varbūt ir kaut kāda gaita, kur to nevar just, bet plantācijās to var just ļoti labi. Ja. Man liekas, ka arī vēl viena lieta, par ko tu pieminēji, par to runājot, ko Vils teica par daudzslāņainību, saistībā ar to, ka man šķiet, ka šajā brīdī ir arī ļoti svarīgi katrā tajā vietā ļaut tiem cilvēkiem attīstīties tajā virzienā, kuri viņi paši redz kaut kādu mērķi. Tieši tas, ko tu teici par šiem gudriem cilvēkiem, kas atbrauc un izstāst, kā jums vajadzētu dzīvot pēc Oksfordas vai par kādām citām tabulām, ja? Bet realitātē kaut kā, diemžēl, vai par laimi, Latvijas mentalitāte ir vienmēr kaut kā pretēji, kaut kādiem ārējiem uzstādījumiem. Mums tās plūsmas, mums tie avoti, mums tās tērcītes iet pilnīgi savādāk, ja, nekā tabulās vajadzētu uzrādīties. Un man liekas, ka tā ir tā specifika, ko vajadzētu ņemt vērā arī vietvarām un arī tālāk esošiem cilvēkiem. Mēs visi gribam būt īpaši. Ko cik? Mēs visi gribam būt īpaši. Jā, bet mēs arī esam. Un tā ir tā lieta, ka tiešām mēs pēc būtības esam. Un varbūt, ka katrā tajā mazajā pagastā ir vērts paskatīties, reku, vieni grib soliņu. Kāpēc mēs viņiem nevaram pa 100 eiro uztaisīt soliņu? Citā pagastā varbūt viņiem ir ļoti svarīgi kaut kāda pilnīgi nemateriāla vērtība, piemēram, es nezinu, dziedāšanas pulciņš. Ja? Un kāpēc mums tas viss tagad ir kaut kā
Visos pagastos tagad būs soliņi. Ja? Kad mēs varētu kaut kā mazliet iejūtīgāk pret iedzīvotāju vēlmēm, pret iedzīvotāju vērtībām, kādas viņiem ir izveidojušās gadu simtu laikā, ja? Kādēļ mēs nevarētu ar kaut kā tādu cieņu pret to, ka viņi taču paši ir pietiekoši gudri, ka viņi taču zina, ko viņiem tur vajag. Tā, tāds mazs pārdoms runājot par to, ko tu tur stāstīji. Ja tev pretī ir tādi, kur es tikai gribu nomirt. Jā. Es to pilnīgi saprotu. Es to pilnīgi saprotu. Bet es visu laiku domāju, man liekas, ka viena ļoti laba recepte pret visām zāles, maģija. Tās zāles īstenībā ir ārkārtīgi triviāls. Tas ir prieks. Jā. Mums ir jāinvestē priekā, lai cik tas neizklausītos varbūt, pilnīgi, naudu, mētāties ar naudu, bet tas ir ļoti interesanti, jo patiesībā prieks parādās dažādās dimensijās, un es atceros to vienu sarunu, tas bija vienā tādā kultūras diskusijā, kad mēs arī kultūrā pieņemsim mēram tur visādus ciparus, skaitļus, mums tagad kultūras patēriņu mēs mēram, mums metodoloģijas, bet ekonomisko iegūmu. Bet neviens nemēra prieku. Un tas ir ļoti interesanti, protams, jautājums, kā to izmērīt, bet varbūt, kad ir jādomā par to, kas vienkārši cilvēkiem rada prieku un liek justies labāk. Jā. Man liekas, ka tu teici par to, ka tā bezdarbība ir lipīga. Man liekas, ka tas prieks ir šausmīgi lipīgs. Ir. Un man liekas arī, tieši tā recepte ir vienkārši. Man liekas, tā ir arī savstarpējā uzticēšanās, kas Latvijā ir viszemākā starp Baltijas valstīm un kopumā. Mēs vienkārši viens otru neusticamies. Kā to vairot? Nezinu. Droši vien satikties, runāt, priecāties. Es domāju, mēs kopīgi priecājamies, tad mēs kopīgi arī varam uzticēties un saprast, ka viss nemaz nav tik ļauns. Un tad ir jautājums, ar ko mēs to darām? Vai tā ir kaut kādas kultūras aktivitātes un tā tālāk? Un te atkal rodas tas jautājums, kā izvilkt ārā tos cilvēkus no viņu burbuļiem, kur ir visu laiku negācijas, TikTok video, viss ir slikti, atkal kaut kas nestrādā, tā. Un kā viņus aizvilkt uz turieni, kur viņi dabū tās emocijas, prieku, satikšanos, sarunas un to arī uzticēšanos. Varbūt tu esi savādāks kā es, bet mums ir tik daudz kopīga, un mēs varam kopīgi priecāties un satikties un darīt kopā. Un tad jau arī rodas tā vēlme kaut ko darīt un iet uz priekšu. Bet jautājums, kā to mazo lietiņu un kā arī aiz tiem matiem izvilkt ārā un parādīt. Un tad droši vien arī jau jāsāk jau jaunākā vecumā, un arī rādot to, ka tik daudzveidīgas iespējas, tu vari darīt kaut kā savādāk, ir forši arī kaut ko pašam organizēt un tā tālāk. Un tāpēc, man liekas, varbūt jau no agrām dienām tā teikt. Prieks un enerģija. Bet, Regita, ir tāda lieta, ka vējas pārni bija kopā ar mums šajā pusstundā, un laiks vienkārši aizlidojas. Tiešām. Tāpēc varbūt, ka tev ir kaut kas, ko tu vēl vēlētos, kā teikt, savu pēdējo pieturu punktu, ko tu varētu pastāstīt, pielikt punktu šai sarunai. Es domāju, ka noslēgumā jāsaka, daram un būs. Vienkārši nebeidzam darīt, mēģinam virpuļot, jo tad mēs varam arī kaut ko izdarīt. Un tad mēs arī varam dabūt tos līdzgaitniekus un tos, kas ir līdzīgi domājoši. Mums ir forši cilvēki, mums ir foršas iniciatīvas, mums ir jādara viss, lai viņi turpinātu būt. Un, ja jūs redzat, ka ir kāda forša ideja, vienkārši atnāciet, iesaistieties, dariet kopā, uzņematies iniciatīvu. Man liekas, tā iniciatīvas uzņemšanās ir kaut kas, kā ļoti bieži iztrūkst, bet mēs visi to varam. Tas ir vienkārši pateikt, jā, es to izdarīšu, un patiešām arī to izdarīt. Es tev pilnīgi piekrītu. Man liekas, ka pilna Latvija ir superīgiem cilvēkiem. Vienkārši vienīgais, ko varbūt viņiem vajadzētu, ir atzīšana. Jūs esat. Tieši tā, vai ne? Dažreiz vajag vienkārši ieraudzīt. Un paldies arī, Regita, tev, ka tu atnāc parunāties. Bija super spraiga, super interesanta saruna. Paldies tev. Paldies jums, ka uzaicinājāt. Parši. Paldies.